Kāpēc uzņēmumi maksā 1000 eiro par SEO optimizāciju? Es atbildēšu uz šo jautājumu tā, ka tu sapratīsi, kā veidojas SEO pakalpojuma cenas, un tu arī sapratīsi, ka pēc sākumā tev to dārgo daļu vispār nevajag. Ja tu sāc, tev to vienkārši nevajag. Redzi, kā ir. SEO optimizācija sastāv no 3 lielām daļām, un trešā ir tā pati dārgākā. Ja tu esi mazs uzņēmējs Latvijā, kas tikai sāk, ja tu esi uzņēmējs nozarē, kur ir maza konkurence internetā, tev to trešo daļu vai nu vispār nevajag, vai nu vajag ļoti nedaudz. Tāpēc klausies, nenobīsties, SEO optimizācija nav daudzi tūkstoši visiem. Tātad 3 daļas. Pirmā daļa. Tas ir visi teksti tavā mājaslapā. Visādi apraksti, virsraksti, sadaļu nosaukumi, bloga raksti, produktu apraksti. Tos vajag labus, detalizētus, lai tu izceltos un atšķirtos no konkurentiem. Šo var darīt uzreiz, šo tu vari darīt šodien, šo tu vari sākt darīt jau šodien. Tev tur nevajag nekādu speciālistu. Tu paņem to, kas tev jau ir, uztais labāk, pilnvērtīgāk, detalizētāk. Otrā daļa ir tehniskāka, un šī otrā daļa kopā ar pirmo, tas viss kopā ir on-site SEO angliski. Tas ir viss tas, ko tu dari savā mājaslapā, savā vietnē, savā interneta vietnē. Tātad otrais, tehniskais. Tehniskais ir tas, ka tu pārdomā tos tekstus labāk, tu uzlabo tos tekstus, sadali apakšsadaļās, tu izdomā struktūru, kā tie visi raksti un teksti un visas sadaļas tiek veidotas, tu salinko īstajā, pareizajā formātā, pareizajā veidā. Te gan tev vajag palīdzību visdrīzāk. Ir iespēja, ka tu vari sazināties ar mums, apgūt SEO pamatus un pēc 1, 2, 3 konsultācijām arī darīt to patstāvīgi, bet tas būs atkarīgs no tevis, cik tev ir lielas tehniskās zināšanas šajā brīdī. Jebkurā gadījumā šis tehniskais solis, tehniskās manipulācijas, tehniskās darbības, tas joprojām nav nekas ļoti dārgs. To var izdarīt viegli, un to var izdarīt samērā lēti. To var izdarīt par tiem dažiem tūkstošiem, varbūt pat mazāk nekā 1000, ja mājaslapa ir neliela, to var izdarīt. Un tas, kas SEO ir patiešām dārgs, SEO darbos, ir trešais. Trešais ir off-page SEO. Tas ir, kad tas, ko tu dari, nevis pie sevis, bet citur internetā. Vienkāršiem vārdiem tas ir tas, ka tu iegūsti saites, linkus no citām mājaslapām. Viens no veidiem, kā to iegūst, ir pērkot rakstus. Tas speciālists vai tu ej un pērc rakstus, ej un pērc pieminējumus, linkus uz tavu mājaslapu. Atver, teiksim, Delfi LV un paskaties viņiem reklāmas sadaļā, cik maksā nopirkt rakstu. Šobrīd nepateikšu precīzi, bet tie ir vairāki 100 eiro. Ja tu gribi iegūt linku no ārzemēm, no kāda ārzemju portāla, tas var būt 1000, 1500, tikai par vienu pieminējumu. Reizēm tie nebūs, teiksim, dārgi linki, dārgas saites, bet tas būs liels darbs, liels cilvēka darbs, lai atrastu kontaktu kādam tur portālam, lai viņi tevi piemin, ieliek saiti uz tevi. Redz, tas ir tas, kas veido tos daudzos tūkstošus, 10, 20, 50 tūkstošus. Lielā mērā veido tieši šīs darbības, šo pieminējumu, linku iegūšana. Bet sākt tu vari lēti, sākt tu vari pats, un ja tev vajag palīdzību, sazinies ar mums, spied uz linku mūsu profilā, vai ej uz mūsu mājaslapu un sazināmies.